Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mēs tādās reformācijas dienas noskaņās klausīsimies Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas. Kad Jūdu Paskā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi, un tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam, un uztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus. Un baložu pārdevēju viņš sacīja, nesiet tos projām, nepadarat mana tēva namu par tirgus namu. Kad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī, bet Jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu drīkst tā darīt? Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Tad Jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, bet tu to gribi uzcelt 3 dienās, bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus tiem bija runājis. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Ceturtdien bija 31. oktobris, kas ir reformācijas diena. Plašāk gan mūsdienās un vairāk to pazīst kā Helovīnu. Jaunieši svin, priecājās, greb ķirbjus un velk maskas un ubago konfektis. Bet es teiktu tā, visas pasaules vēsturē reformācija ir ļoti nozīmīga diena. Reformācija sākās tā pavisam vienkārši un, varētu pat teikt, ārpus baznīcas durvīm, šī vārda burtiskā nozīmē. 1517. gadā, 31. oktobrī, pasniedzējs Mārtiņš Luteris pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes uzrakstītas latīņu valodā. Tas nebija paziņojums pie baznīcas, kas bija paredzēts, lai to lasītu draudzes locekļi, kas neizglītoti vai kaut kāds uzsaukums tautai. 95 tēzes bija pieteikums tam, ka baznīca ir aizgājusi prom no Dieva vārda, no evaņģēlija skaidrības, un Luters aicināja uz diskusiju, sākotnēji akadēmisku diskusiju par to, ko tad un cik lielā mērā vajadzētu šai lietā darīt. Bet zīmīgi, ka tieši tajā laikā bija izgudrota arī drukāšanas mašīna. Ļoti iespējams, ka tie bija Lutera studenti, kas 95 tēzes pārtulkoja pārējai tautai akadēmiski neizglītotajiem saprotamā valodā. Un šīs tēzes radīja bumbas sprādzienam līdzīgu efektu. Par to sāka runāt, to sāka apspriest un ne jau vairs akadēmiski. Un tad sākās nemieri, nekārtības, un tādēļ mums bieži vien vārds reformācija
asociējās ar vienu citu mums postpadomju telpā dzīvojošiem vārdu, un dažkārt pat mēs šeit neredzam tur lielu atšķirību. Un šis vārds ir revolūcija. Mēs zinām, lielākā daļa no mums ir gājuši padomu laikā skolā, un mums mācīja par revolūciju, par Ļeņinu un par visām tām briesmu lietām, kas tur bija. Un daudz cilvēku domā, ka reformācija tas ir kaut kas līdzīgs revolūcija, tikai tādā baznīcas vidē. Jā, var teikt, ka 95 tēzes un Lutera pārdomas akadēmiskās izraisīja revolūciju, izraisīja pat karus, nemierus, un galu beigās rietumu kristietībā tā bija reāli tāda baznīcas šķelšanās, kur luterāņu baznīca izveidojās kā atsevišķa konfesija. Kaut gan Mārtiņš Luters nekad nav vēlējies veidot atsevišķu konfesiju, atsevišķu baznīcu, un tāds nav bijis reformācijas mērķis. Evaņģēlijā šai dienai mēs lasām stāstu, kas arī sākas ārpus baznīcas. Ja reformācija sākas pie baznīcas durvīm, tad garīgā reformācija, ko Jēzus atnes jūdu tautai un vēlāk visai pasaulē, sākās tempļa pagalmā. Un Jēzus apgāza naudas mieju galdus, izdzenāja aitu un vēršu pārdevējus, kas tempļa vajadzībām tirgoja upurējumās dzīvniekus, mainīja Romas impērijas naudu uz tempļa šeķeļiem, un mēs redzam, ka Jēzus savā veidā mēģināja pateikt, ka tā lietu kārtība, kāda ir centrālajā svētvietā Jeruzālēmas templī, tur kaut kas nav pareizi, un Jēzus vēlējās atgriezt savu tautu un atgriezt visus cilvēkus pie Dieva. Un tas, ko Jēzus sacīja, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Un tas sasaucās ļoti lielā mērā arī ar Mārtiņa Lutera 95 tēzēm, ne visām, bet daļu no tām, jo viens no tādiem iebildumiem, ko Mārtiņš Luters savās tēzēs rakstīja, ka nedrīkst baznīca pārdot grēku piedošanu par naudu. Jā, var jau teikt, ka it kā tas formāli tā gluži nebija, bet Lutera laikā darbojās indulģences, kas bija iespēja pa naudu iegūt sev un saviem tuviniekiem grēku atlaišanu, jeb grēku piedošanu. Jā, kāds varētu teikt, nebija tik vienkārši, un tā, protams, tas nebija tik primitīvi, tik vienkārši, kā samaksā naudu un tev atlaiž grēkus. Tomēr tā tendence bija ārkārtīgi nepareiza un slikta. Tādēļ Luters vēlējās par to runāt un absolūti nevēlējās taisīt revolūciju. Jēzus, tad, kad viņš atnāca uz templi, viņš paņēma pātagu un cilvēkus izdzenāja no tempļa priekšpagalma ar vārdiem, ka viņa namam nebūs būt par tirgus laukumu. Un Luters, piesitot savas 95 tēzes un uzsākot reformāciju, arī vēlējās pateikt, ka baznīca tā nav vieta, kur taisīt projektus, iekasēt naudu, vai kur reliģiski motivētiem cilvēkiem prasīt vairāk naudu, lai realizētu kādus projektus, kaut vai ambiciozus baznīcas un mākslas projektus.
Jēzus norādīja, ka galvenais uzdevums, kam kalpo templis, ir cilvēku vešanai pie Dieva, cilvēku sadraudzībai ar Dievu, un dažkārt tās saimnieciskās tirgus lietas, kas notiek ap baznīcu, ap templi, var kaitēt. Jēzus izdzenāja tirgotājus un aicināja mainīt lietu kārtību templī, bet mēs zinām to, ka lietu kārtība templī nemainījās pēc tam, kad Jēzus ar pātagu izdzenāja tirgotājus un apgāza naudas mījēju galdus. Kas notika nākamajā dienā? Nākamajā dienā galdus atnesa atpakaļ, naudu salika uz galdiem, dzīvniekus arī atveda atpakaļ, un nākamajā dienā templī turpinājās tieši tas pats, kas bija noticis iepriekš. Mīja naudu un tirgoja upurējumos dzīvniekus. Vēl pēc neilga laika Jēzu piesita krustā. Un tad, kad Jēzu piesita krustā, tempļa priekškars, Jeruzalemes tempļa priekškars pārplīs vidū pušu, tā rādīdams priesteriem, ka tempļa kalpošanas laiks ir beidzies. Bet ne Jēzus tirgotāja izdzenāšana, ne arī šī tempļa priekškara pārplīšana neko nemainīja acu mirklī šajā tempļa ritā. Kā tirgotājs salika atpakaļ, tā arī tempļa priekškaru salāpīja, un vēl garus 40 gadus turpinājās viss kā ierasts. Jēzus bija cietis, miris un augšām cēlies, kaut kur paklusām izplatījās kristīgā mācība, un paralēli pastāvēja Jeruzalemes templis ar visiem saviem upuriem, tirgu un visu pārējo, un Jēzus mācekļi sludināja evaņģēliju. Bet 70. gadā pēc Kristus, un it kā tiešā veidā ar to nesaistītu apstākļu dēļ, Romas impērijas karaspēks ienāca Jeruzālēmē, ielēca vispirms pilsētu, pēc tam ielēca Jeruzālēmes templi, tad tempļa kalnu, visbeidzot nopostīja templi, un 70. gadā pēc Kristus pilnīgi un absolūti izbeidzās tempļa kalpošana tādā veidā, kā jūdi to pazina gadu simtiem. Jūdaisms kopš tā laika vairs nav tāds, kāds tas bija. Viņiem vairs nav tempļa, viņiem palika tikai sinagogas. Pulcēšanās vietas, kas savā ziņā, iekārtojuma ziņā ir līdzīgas mūsu baznīcām. Bet Jeruzālēmas centrālā svētvieta, kur notiek svarīgākais priekš jūdaismu upurēšana, vairs nepastāvēja. Tā Dievs skaidri parādīja, kā turpinājums, vecās derības tempļa turpinājums ir Kristus baznīcā, un līdz pat šai dienai Jeruzālēmas templis nav atjaunots, un to neatjaunos līdz Kristus otrajai atnākšanai. Jo Kristus sacīja, noplēsiet šo templi, un es to atjaunošu 3 dienās. Jēzus gan runāja par savas miesas templi, un Kristus miesa ir Kristus baznīca, bet, lai uzceltu kaut ko jaunu, ir jānoplēš kaut kas vecais. Un Jeruzālēmas templim viņa laiks pienāca, un tas tika iznīcināts. Tā vietā nāk Kristus baznīca. Ja mēs domājam par reformāciju, kas sākās 1517. gadā, kāds varētu teikt, nu jā, redziet, reformācija tas ir kaut kas, kas skar mūs, luterāņus. Nu, mēs esam tur Lutera pēcteči, ideiski un garīgi, mēs esam luterāņi, nesam viņa vārdu. Nu, un reformācija tā ir tāda mūsu daļa, mūsu baznīcas vai mūsu konfesijas daļa. Bet par reformāciju var teikt to, ka arī reformācija ir mainījusi visu to, kā izskatās, kā darbojās Kristus baznīca visā pasaulē.
Un, lai cik dīvaini arī neliktos pirmajā brīdī, tomēr reformācija ietekmēja absolūti, pilnīgi visas kristīgās konfesijas, pat tās, kurām šķietami tieši sakara ar reformāciju nav. Tādas kā pareizticīgie, piemēram, jeb austrumortodoksā baznīca. Netiešā veidā reformācija ietekmēja visu pasauli un visu kristīgo baznīcu. Un šī ietekme nav mērojama un vērtējama tikai kā jaunas konfesijas vai atsevišķas zara iekš Kristus baznīcas luterāņu izveidošanā un pēc tam vēl dažādu atzarojumu, bet būtiskākais, ko atnes reformācija, ir atgriešanās pie Dieva vārda, atgriešanās pie svētajiem rakstiem, atgriešanās pie evaņģēlija. Un akcents un uzsvars, kā lai kur un lai kā iet un attīstītos baznīca, lai kādas jaunas vēsmas ienāktu Kristus baznīcā, lai kā mainītos Kristus baznīcas ārējais veidols, tur arhitektūra vai kādā valodā tā runātu, kā iekšēji tā tiktu organizēta, ir nepieciešams atkal un atkal Kristus baznīcai atgriezties pie skaidrā Dieva vārda, pie evaņģēlija. Jēzus templī, izdzenājot naudas mijējus un pārdevējs, nepanāca tūlītēju efektu. No tā brīža pagāja vēl daudzi gadi, līdz Kristus baznīca izauga un nostiprinājās visā tā laika civilizētajā pasaulē. Līdzīgi var teikt arī par reformāciju. Sākotnēji reformācija skāra tikai nelielu pasaules daļu, bet dažos gadu desmitos reformācija sasniedz faktiski tālus pasaules nostūrus. Reformācijas mērķis nav izjaukt, sagraut to, kas reiz ir uzcelts un bijis labs. Un to mēs luterāņi ļoti labi zinām, ka daudz kas no Kristus baznīcas, arī no tās senā mantojuma, ir mūsu daļa. Sākot ar Dieva vārdu, turpinot ar dievkalpojumu un tā dievkalpojuma tradīciju. Un mēs vienmēr sevi esam skatījuši nevis kā baznīcu, kura ir radusies reformācijas laikā 1517. vai sekojošos gados, bet mēs vienmēr uz sevi esam skatījušies kā uz Kristus baznīcu, kura savus pirmsākumus ņem pie apustuļiem un Kristus. Un reformācija patiesībā ir nevis jaunas baznīcas rašanās, bet atgriešanās pie pirmavota, pie pirmsākuma. Reformācija reizē ir arī atgādinājums mums visiem. Atgādinājums, ka arī tie, kuri ir un saucās reformēti, kuri pieder it kā pie tā zara, kurš ir īpaši pievērs uzmanību Dieva vārdam, Kristum evaņģēlijam, arī šim zaram ir nepieciešams pēc zināma laika atgriezties. Un, ja mēs tā skatāmies uz luterāņu baznīcām vai reformētajām baznīcām visā pasaulē, tad mēs droši vien varam teikt, ka daudzās baznīcās Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, daudzās baznīcās, kuras atzīst, piemēram, Sodomas grēkus un vēl dažādas lietas par normu, kuras saucās reformētas un evaņģēliskas un varbūt pat luteriskas, daudzām šīm baznīcām būtu jāpiedzīvo jauna reformācija. Jauna reformācija un atgriešanās pie skaidrā Dieva vārda, kā savulaik tas notika Lutera reformācijas laikā 16. gadsimtā. Es domāju, jaunai atmodai un jaunam tādam garīgajam vilnim ir jānāk pār visu kristīgo pasauli. Lai mēs atkal no jauna ieraudzītu evaņģēliju,
atkal no jauna ieraudzītu Dieva vārdu un atkal no jauna atgrieztos pie Dieva vārda. Mēs varam priecāties, ka mūsu Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca tiešām ir balstīta Dieva vārdā, un mēs varam skaidri sludināt un apliecināt Dieva vārdu, un mums nav jāpielāgo Dieva vārds laikmeta garam. Mēs redzam, ka tas ir nesis arī zināmas tādas reformas mūsu Latvijas luterāņu baznīcā. Piemēram, vispārējā tendence visā pasaulē luterāņu baznīcās, kur ir viss kļūst arvien liberālāks, sievietes mācītājs, pēc tam jau arī vīrieši ar dažādām orientācijām mācītāji, viendzimumu laulību atzīšanu un tam līdzīgi. Tas ir tas ceļš, pa kuru daudzas luterāņu baznīcas iet mūsdienās. Un faktiski viņas ir aizgājuši prom no tiem reformācijas ideāliem, no tiem uzstādījumiem, kas bija 1517. un sekojošos gados. Bet mūsu Latvijas luterāņu baznīca ir gājusi, ja tā var teikt, no šādas liberālā ceļa. Mēs esam gājuši pretējā virzienā. Pirms vairākiem gadiem pirms daudziem gadiem mūsu sinode pieņēma lēmumu, ka mēs neatbalstam tās viendzimumu partnerību un to svētīšanu, un pirms dažiem gadiem sinodē mēs pieņēmām arī tādu vēsturisku lēmumu, par kuru no vienas puses mūs kritizēja visi tie, kuri saka, ka vajag iet līdz laikmetam garam, no otras puses slavēja visi tie, kuri saprata, ka kristīgai baznīcai ir jābūt konservatīvai un jāpastāv uz Dieva vārdu un tiem principiem, kas tur ir. Proti sinode pieņēma lēmumu, ka mūsu baznīcā par mācītājiem var ordinēt tikai vīriešus. Un mēs zinām, ka bija īsts posms mūsu Latvijas luterāņu baznīcas vēsturē, kad viens vai divi arhibīskapi izdomāja, ka viņi var noordinēt kādu nelielu daudzumu sieviešu par mācītājiem, tad šī prakse apstājās, un burtiski dažus gadus atpakaļ šo praksi neordinēt sievietes, kas ir saskaņā ar Dieva vārdu, saskaņā ar apustuļu Pāvila sacīto, mūsu baznīca apstiprināja arī sinodē. Un tādā veidā, ejot pretī savā ziņā laikmeta garam, kas ir, citās baznīcās mēs paskatāmies, tie procesi daudzās luterāņu baznīcās ir pilnīgi pretēji. Viss kļūst arvien liberālāks un arvien vairāk visu kaut ko drīkst, un brīžam liekas, kristīgā baznīca ir tik pēdiņās evaņģēliski, tur tik ļoti visu drīkst un viss ir pieņemts un viss ir atļauts, ka brīžam nevar saprast, kāda tad atšķirība starp Kristus baznīcu un to pasauli, kur dzīvo bez Kristus. Un tā svarīgā lieta ir, reformācija padara Dieva vārdu un evaņģēlija vēsti saprotamu, sadzirdamu, uztveramu. Bet reformācija nav tā, kuras uzdevums ir pazemināt kaut kādas vērtības, kuras ir evaņģēlijā un Dieva vārdā. Un kā Kristus sacīja, viņš nav nācis bauslību atmest, bet piepildīt. Tā var teikt arī par reformāciju. Tās mērķis nav bijis kaut ko atmest no Dieva vārda, bet piepildīt. Mēs esam tādās šonedēļ reformācijas dienas noskaņās, un reformācija nav kaut kas tāds, kas skar tikai baznīcu kā organizāciju, bet tas ir tāds pamudinājums, ka mums katram laiku pa laikam ir jāveic tāda zināma garīga revīzija. Mēs zinām, kā tas ir ar mantām un krāmiem dažādiem, ka mēdz uzkrāties dažādas liekas lietas, un tad laiku pa laikam mēs veicam revīziju, atbrīvojamies no tām un paliekam pie kaut kā tāda saprotama, skaidra, derīga un lietojama. Un es domāju, arī garīgajā dzīvē mēs mēdzam, esot baznīcā un kristieši un kristīti un piederīgi pie baznīcas, dažkārt mēs mēdzam apaugt ar kādām tādā nozīmē garīgām lietām, un varbūt arī
mums katram ir vajadzīgs veikt tādu zināmu garīgu revīziju, pārbaudīt, kas ir tas, kas varbūt nav Dievam tīkams un labs un ir atmetams, un varbūt ir kaut kas, ko mēs esam atmetuši un par ko esam aizmirsuši, ko vajadzīgs ir aktualizēt un lietot. Un tā dažkārt gadās, ka tu pārskati savas mantas, tu ieraugi, ka vesela virkni lietu, kuras vajadzētu izmest, un tad ar prieku ieraugi ir kaut kas, kas tev ir stāvējis gadiem ilgi mājās un ļoti vērtīgs un labs, un izrādās tu esi par to aizmirsis un neesi lietojis. Un es domāju, arī mums, evaņģēliskiem luterāņiem, ir ļoti daudz tādas garīgās bagāžas, garīgās bagātības, kurās mēs varam atrast kaut ko vērtīgu un lietojumu, ir kaut kādi uzslāņojumi, kurus negaidot, kad Kristus nāks ar kādu virvi, tur dzenās un izmetīs vai izpurinās, kas tev tur liekas, bet mēs varam paši pārlūkot to garīgo bagātību. Paturēt to, kas evaņģēlisks, vērtīgs, un atmest to, kas nevajadzīgs. Svētīgu šo laiku, un lai Dievs dod nevien, ka mūsu baznīca, bet arī mēs paši, katrs savā vietā un veidā, piedzīvojam lielāku vai mazāku reformāciju. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.